Olimpiskajā centrā Ventspils vasarā ir aktīvs treniņu nometņu laiks. Jūlijā un augustā treniņu nometnes Ventspilī aizvada arī Latvijas kamaniņu sporta izlase. Izlases treneris Mihails Arhipovs atzinīgi vērtē Ventspils treniņu bāzes un to piedāvātās iespējas, ko viņš iepazinis jau daudzu gadu garumā. Es agrāk pats startēju bobsleja pie Sanda Prūša, un tad es jau no 2006. gada braucu uz nometnēm, gandrīz vai tā kā katru gadu, tā kā otras mājas. Un runājot par kamaniņu sportistiem, tad mēs pirmo reizi, man liekas, atbraucām 18. gadā ar izlase. Mēs pamatā trenējamies ledus hale. Mums ir specifiskie treniņi uz ledus. Tāda svaru zāle basketbola hale. Un vieglatlētika, ka mēs izmantojam te pludmale. Protams, gaidām, kad rekonstruēs stadionu un noteikti izmantosim arī stadionu. Olimpiskā centra Ventspils stadionā turpinās seguma rekonstrukcijas darbi. Tādēļ noteiktiem treniņu veidiem kamaniņu sportisti šobrīd aktīvāk izmanto Ventspils pludmali. Palīdz tas smiltis vai traucē? Es teikšu, ne palīdz, ne traucē. Vienkārši dažādībai, lai kaut kas savādāk ir. Skats uz jūru brīnišķīgs, skaistas smiltis, pasauļoties plus vēl vārti. Man liekas, ka pie vasaras ļoti iederās pludmales treniņa. Smiltis apgrūtina treniņu procesu, un mēs spējam vairāk dabūt ārā no treniņu procesa un labāk uztrenēties. Mēs jau tā ziemā visu laiku esam vienā burbulī, un tad vasarā vismaz mēs izraujamies, kaut ko pamainam, tas diezgan daudz mentāli palīdz, un arī tā sajūta, ka tu esi aizbraucis prom no mājām, mazliet cits ritms, tev ir tikai viens darbiņš, uz ko fokusēties, kas ir treniņi. Respektīvi, ja mēs strādājam mājās Siguldā, tad tā nometne nav līdz galam nometne, jo tāpat vakaros visi sportisti brauc mājās, tāpat ir ģimenes, tāpat ir kaut kādas ikdienas problēmas, ikdienas lietas, kas tad traucē līdz galam atdoties treniņam. Kad mēs izbraucam ārpus mājām, pieņemsim uz Ventspilu, tad viss ir tikai treniņa, režīms, ēšana, gulēšana, treniņa un nekādas citas lietas blakus. Tad mēs varam 100% atdoties tikai procesam. Latvijas kamaniņu sporta izlase uz vēl vienu treniņu nometni Ventspilī atgriezīsies arī augustā, turpinot aktīvi gatavoties jaunajai sezonai. Vēl varbūt bišķi pāragru runāt par mērķiem, bet kā vienmēr strādājam maksimāli ar maksimālu atdevi, lai sasniegtu maksimāli labākus rezultātus. Mēs noteikti šobrīd mērķējam uz tādu nostabilizēšanos top 6, kas ir pasaules kausos, jo pagājušā sezonu mēs nobeidzām kopvērtējumu ar 7. vietu. Tāpat arī gribētu stabilāk sacensties tieši tajā elitē, jo pagājušo gadu izcīnījām savu pirmo uzvaru pasaules kausa posmā, tad uz nākamo sezonu gribētos arī vairākos posmos iebraukt tajā trīniekā. Personīgie mērķi ir noteikti pasaules un Eiropas čempionāts, ko mēs noteikti visi gatavojamies, jo olimpiskā sezona ir aizvadīta. Kā arī pasaules kausa posmi, kas ir katras sezonas mērķi, vienmēr ir tie augstākie un gribās tās vairākās medaļas vest mājās un cerams mums arī to šogad sanāks izdarīt. Aktīvā treniņu nometņu sezona Ventspilī turpinās visu vasaru. Augustā Olimpiskais centrs Ventspils uzņēmis aptuveni 10 dažādu sporta veidu treniņu nometnes ar 300 dalībniekiem.